My gloves match my bike. Fashion bitch. Harley. O, reku īstais vērts. Ai. Es jau cerēju, ka būs lapīgi garnā skaņa šitā. Bet nifigā. Tā jāiet. Vo. Šitā ieslēdzam pagriezienu. Ai, es esmu vīlies. Es domāju, šitais būs tāds pļurkšis. Čopo. Ai, bez jārā šitādā kolonā. Baigais prikals vizināties. Diez viņš burnotu taisa, gan jau, ka taisa. Cik šitam podi vispār? Viņš tikai motorolers rūdz, bez jārā kaut kāds. Es esmu vīlies. Blin, jāpieradās kājas likt priekšā, tik nepierast. Bet tā jau ķip sēdēt normāli. Es esmu šokā, ka šitam pat tā vibrācija nav tik milzīga īstenībā. Jā, ķipa, ja kolona sākās, tad visiem jābrauc, jā, kā tad. Nu, tad brauc! Viņam vispār abīši ir šausmas. Konkurē ar plasmas raķeti izdziets, tad tik ciets. Man jau patīk, ka ķipa bija jāgaida, kamēr izkaldīs ceļš. Ķipa Harlejs, jo zin kā skarbais motis baidās laikam no slapjuma. Miklama, tā ir ar tiem skarbajiem. Harlej. Davids! Nu, tad kusties ātrāk. Vai šoreiz pat pilnu bāku izskatās pielējuši. Pagājuši reiz, ka brauc, tad pāris litras ielējuši, čut gandrīz paliku ar to Harlej kaut kur. Rezerves visi jau tur jau bija izskaitījušies. Viņš jau vairs nesaprata vairs, ko rādīt, ka jau tik sausts jau bija. Vai brīvajā kārtā kaut kā tiku līdz tai bodai apakai. Tagad sāk pat žmiek. Ka jau ručkā iedod, tā jau kaut kāds mīnka pamostās skaņas ziņā. Bet, blin, es esmu īstenībā vīlies Harlejs un kaut kāds, saka, motorolers skan. Kas tas pa Harleju? Viņiem tā kā... Nu, blin, tā varēja iežmiek, tu sotaka brauc. Ekšens tagad taisni novālē. Neesmu hudu eksperts, bet laikam Čehijā viņas arī liek kopā. Varbūt ar kāds apgaismā pēc tam. Man baja palika pilnīgi. Bet ne, jā, salīdzinoši ar Niņu, kurai vispār nekādu plasmas priekšā nav šitais puš tikpat ļoti nost. Kaut arī kaut kāds tur sūds viņam priekšā tur ir. Nu, tu palūri uz manīm. Nē, viņš pārāk kruts priekš Harlej. Tā jau sēdēt it kā jau daudz būs normāli. Vēkšpēdus, kājas ir slējis. It kā jau nav tā nērtākā poza. Es esmu izbrīnīts, ka šitais arī daudz mazo. Nē, sit tāpatās ir diezgan liela vibrācija uz rokā. Nezinu, kas tam motoram izdarīts, ka viņš tā nevibrē. Nē, vibrē gan diezgan. Te jau redzēs līdz finišam aizbrauks, kā jutīsies rokas. Jom, tā kā viņš gāžas, tā kā izģets tāds. Liekas, tā kā laja kaut kāda riktīgā. Īstenībā to dirsas kaulu tur. Nē, astes kaulu iespiež tas sēdeklis tā. Kaut kā viņš tur bišķī kaut kādu maģiju dara. It kā jau tie ir normāli. Nu, brinkar, nospiežu sajūgu, liekas, ka viņš noslāps. Pazūd skaņa vispār. Es nezinu,
kādai krīzē man jānotiek, lai es šitādu nopirkt. Nu tad jau točno nebūtu nauda, ka liek krītā vēl ņemt šitādu šausmas. Nu tu brauc tak no. Oi. Nu tak zenies garām, no ko tu tev tagad fūre laiž. Nu brauc, no. Nu tak brauc, no. Bļā. Fūre laiž viņš, ne, viņš te kaut ko te čakarējās. Cik tur bija, es neskatījos, bet būta jau kā jau šito pušnos, jā. Es īsti neredzu šitam pielietojumu, konkrēti šitam. Skaņa viņam nav, pušnos, sīkās biedēt nevar. Es nesaprotu. Es esmu dziļi apjūts. Tas jau šitam jau, es jau domāju, ka līdz tam apeceļam. Oi, nu te tikai tāds kuļa pirdiens tā braukšana beigās sanāk. Un no kolonā, nu kāds ekšens te baigais te, nesaprotu. Nu čāli teikt, dod mizēnu, ko tu tur čamājies, bez jārā, nu. Kaut ko viņš tur, Vai nē, tie mākoņi man gan nepatīk. Īstenībā man visi mākoņi draudīgi izskatās caur tonēto šito stiklu. Varbūt viņa kamerā gan jau neizskatās tik draudīgi. Ui. Tā kā Mekls ceļš, ak nē! Kā Harlijs to pārdzīvos. Uķ. Ka jau kā Harlija fani tagad gribētu nosist mani. Kā es te izpaušos. Labi, nav jau arī tik briesmīgs varbūt tas Harlijs. Nav. Katram, protams, savs. Bet kaut kā es neesmu, man liekas, tas lielākais Harlija fans. Laikam nav tas vecums, menopauze vai nezinu kas. Bet, nu, cik šitādi arī vai vispār, cik šitādi arī sataisīt maksā un uzturēt, tas arī, man liekas, ir pavisam cits jautājums. Spogulītis gan jau viņam maksā 2 sotaki. Bet, nu, kam jau naudu nespiež, tas jau ir mierīgi pirkt. Kā kaimiņš galvenais pa blatu dabīja, ko viņš tur dabīja kaut kādu, laikam, 2004. gada. Kas tas bija kaut kāds elektroglaids, laikam, kaut kāds, nu, koročiktīgais renegāda, milzīgais aparāts. Tas tur pizdets esot tādu. Šis no Rīgas ar viņu esot atbrauc, viņš tur esot bijis dziļi nelaimīgs. Visam mugurī jau sāp jau un viss pārējais un rokas dirsā. Tad viņš viņu atdeva apakaļ caur platiem. Bet, nu, 4. gadu un, principā, nullīts tas Harlijs bija. Biezais nopircis iebāzes savā garāžā. Iebā un pēc, ka viņam tāds ķipa ir un viss. Viņš arī tur stāvē. Eit nost jau, cik tu te pabrauc jau tā skala jau pa pāris ciedaļām jau nokritos. Cik tu viņam tā vispār, kur viņam kortis? Jā. Kas te viņam te? Tušums, vai? Es nesapratu. To Harlija anatomiju. Eit, noskats, tas siltums tagad nāk no tām trubām. Pizdets, te man liekas, viņus točni ir kaut ko vismaz obligāti. Kur viņam baka bez jārā? Ko tas tur mahājās tur? Nu tādas... Kas viņam vispār tur ir kaut kāds amītis, es nesaprotu. Tās ir cauri, nu vispār šausmas. Tagad būs interesantā daļa. Čopo. No, kaut kāds jau amītis ir. Kas te viņam vēl interesants? Gan atkal tūlīt uzsēdīšos apakaļ uz savu tā te aparātu. Kā es nezināšu, kur likt pieradis atkal pie vēkšpētas pozīcijas būšu. Buļļin, tā kāja man it kā jau... Buļļin. Tā cepī. Avareiks viņiem arī ir, kā tos viņam var ieslēgt?
Manam nevar. Mans nav tik kruts. Laikam avārijas funkcija tā jau ir atsevišķi samaks. Klak, 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 klak. Klak, klak. Nā, pāris metri. Biškais sīcis, blin, tāds auģiks. Jebaļ, papa biesas laikam. Kas man vispār ir ķēde? Variators vai? Siksna man ir. Kaņa nav vismaz ir pīpīta forša. Nē, atkal līst! Nē, skulstu! Vo! Pēc idejas mums jau vajadzēja likt nost atkal. Gaidīt, ka izžūs viss. Tagad... Beidzot sāk braukt, jo jābrauc mājā ir. Tur jau tā lieta, cik tā pāri maziņš līkumiņš te vispār. Vispār vajag labāk aprīkoju, par šito te braukt pa šosei. Nu, protams, var paēst pie viena. Šitais jau var te tā pūš virsū, ko šausmas. Šitam ir tapogrāfs vai nav? Šitam ir te maziņš sūdi. Ir, jā. Nav, es nekā nesapratu. Līdz atdurei. Es tur vējš nekā. Tā līdz atdurei, ka jau atmetās, un tā tikai slēdz. Boing. Tā. Nu kamēr tik pie tās kājas. Labi, jānoliek ķipas šmuki, kā viņš te stāvēja. Lai jā, ķipa Harley, tā. Turn off. Te ar kaut kas bija jādara. Ventilators viņam pat griežas. Es esmu šokā. Eit, nost viņš mums bikses sacepa. Kretīns. Kur viņam ir bāka? Jā, es tik no viņiem neko nesaprotu. Tagad beigā iepauzēšana, ķip. Laikam jāiedod man, es arī nofočēt. Horli. Manam nav nekāds horli, manam ir kaut kāds Motorola skaņa. Skaņas nav, man ir skaņa. Manam skaņa vispār taču nebija. Demo moči. Nē, šitais nav nekāds demo. Šitais ir demolētājs. Tie ielenkuši man visādi. Bļēķi!